Mēs tikko nospēlējām izrādi Sibīrijas haiku. Mums bija ciemos skola. Bet rītdien mums atkal no rīta jāspēlē. Tāpēc man vajadzēs ātri visu salikt. Ir tādas izrādes, kur mums aktieriem pašiem ir ērtāk salikt. Īpaši šī izrāde, kur ir tik daudz visādas detaļas. Tas bija otrais cēliens. Un tād. Jēj! Nerei, tad man šodien vēl ir mēģinājums. Un šobrīd mums ir laiks pišķiņi iziet ārā. Tur ir pavasaris. Jēj! Es jums parādīšu. Es atnācu uz Leļu teātri pirms 10 gadiem. Šī ir 10. sezona, kad es strādāju Leļu teātrī. Un tas bija mans pirmais darbs. Neglītais pīlēns, režisors Dmitrijs Petrenko. Un kur mēs dabūjam gada izrādi pusaudžiem un bērniem par šo izrādi. Vispār jau kļūt par aktrisi bija mans bērnības sapnis. Pirms es jau neatceros, kad piedzima šis sapnis, bet es ļoti labi atceros, kā pirmā izrāde, ko es nospēlēju, tā bija 6. klase. Manā skolā bija tas teātra pulciņš. Un mani tur vienkārši paņēma masu skatu dalībnieci. Un es tik labi pildīju to darbu, ko man lika darīt, ka man uzreiz piedāvāja galveno lomu. Tie dzīvē tā būtu katru reizi. Es atceros ļoti labi to sarunu ar mammu, kad es viņai pateicu, ka es vispār gribētu kļūt par aktrisi. Kad domāju, ko man mamma varēja atbildēt, jāizvēlās kāda normāla profesija, ar kur tu varēsi pēc tam pelnīt un strādāt. Un tā es izdomāju, gāju, iestājos vadības zinātnes fakultātē, ko es pabeidzu. Tā kā vēl viens fakts par mani. Man ir vēl viena izglītība. Jā. Man ir kāds saucās sociālo zinātņu bakalaurs vadības zinātnē. Jā. Man jau vispār pieņēma, faktiski jau pieņēma darbā bankā. Es jau tur bija vajadzēja iziet 3, kā viņi tur saucās, intervijas, jā. Es izgāju, man jau piedāvāja darbu, un es atteicos. Toreiz jau sapratu, ka nē, tas nav tas ceļš, ko es gribētu iet. Vispār ļoti interesants ir stāsts, kā es vispār tiku Leļu teātrī. Es strādāju, spēlēju Brīvo aktieru sabiedrībā. Tā ir tāds mazais privāts teātris. Un mani aicināja uz interviju. Es atnācu uz Leļu teātri. Es ļoti labi atceros to dienu. Mēs sēdējām direktora kabinetā. Un mums stāstīja, ka tas ir tik nopietni, ka nopietnas darbs, ja tu sāksi strādāt teātrī, tas būs, protams, pamatdarbs un būs ļoti grūti ar kaut ko vēl apvienot. Man bija mazs bērns, es spēlēju izrādes vēl citā teātrī, bija citi darbiņi, un es tā domāju, bet, ja viss tik sarežģīti, varbūt man to nevajag. Un es teicu, labi, es padomāšu. Es izdomāju, ka tomēr laikam neiešu uz Leļu teātri. Ļoti viss sarežģīti ir. Un es atbraucu uz Rīgu no Jūrmalas, no Vasarnīcas. Speciāli atnācu uz teātri. Un tur neviena nav. Izņemot dežurantu. Un es te palūdzu iedot man direktora telefonu numuru, lai es varētu viņam piezvanīt un atteikties. Un pateikt, ka es tomēr augustā es nenākšu. Un man saka, nē, es jums nevaru iedot viņu telefonu numuru. Es varu tikai pats piezvanīt. Dežurants piezvanīja, bet klausuli neviens nepacēla. Un es tā stāvēju pie fojē un domāju, bet varbūt tā tomēr ir tāda zīme. Varbūt tas kaut ko nozīmē. Un tā
Es domāju, nu labi, nu tad tieši strādāju. Un tā augustā es jau atnācu uz darbu. Nu, re. Lielāka daļa aktieru Latvijā mācījās Kultūras akadēmijā. Mums tā nebija. Tie nebija mēs. Es mācījos, es pabeidzu Jāroslavļas valsts teātra institūtu. Bet faktiski es mācījos Rīgā. Mums te bija studija, un ik pa laikam mums vajadzēja braukt uz turieni, kārtot eksāmenus un klausīties lekcijas arī papildus. Bet mācījāmies, mēs pat vairākus gadus pavadījām šeit. Un tur mūsu telpas, ko mēs arī paši ar rokām darījām visu. Un tie bija ļoti laimīgi tādi gadi.